Nu ko, labrīt šajā karstajā vasaras dienā. Beidzot, Latvijā ir vasara, bet baigi neviens nav par to priecīgs. Kas pa daudz, tas par skādi, jā, kā vienmēr. pH līdzsvars, jā, dzīves balans vienmēr ir svarīgs, jā. Nu, lūk. Un šodien mēs esam sanākuši, lai parunātu par Coral Stories, par gada lielāko manas struktūras veidoto pasākumu, tādu kā, nu, it kā viņš ir gada vidū, bet man parasti tas liekas tā kā tāds gada nevis noslēgums, vai tā kā atkal jauns kaut kāds sākums, tāpēc, ka tad sanāk kopā visi, sabrauc visi, kas vēlās viens otru satikt. Atkal iegūst ļoti daudz, protams, emociju, pārliecību, ka tu esi, ka tu esi pareizajā vietā. Un, nu, protams, katrs pasākums viņš ir domāts ne tikai, lai viņu veidotu un lai nosaktu izmaksas, ja? Cilvēki ir vajadzīgi. Tas tiek veidots priekš jums, priekš līderiem, lai jūsu struktūras augtu. Kāpēc Coral Stories ir ļoti efektīvs pasākums ne tikai klientu piesaistē vai kopā būšanā vai labi pavadīta laika ziņā, ja? Tas dod ļoti dziļu un dažādu līmeņu pārliecību, kā Coral Club varētu būt kāda cilvēka šī te dzīves lieta vai dzīves misija. Vai tā vieta, kur viņš gribētu būt, kur viņš gribētu augt, attīstīties, ka tā varētu būt viņa vai nu profesija, vai nodarbošanās. Jo šeit notiek tāda ļoti dziļa, tas nav tikai par biznesu, tas nav tikai par veselību. Ja? Nu, pārsvarā, kā jau jūs redzējāt, tēmas mums ir par veselību, bet pārsvarā jau cilvēki, kas stāsta savus stāstus, pieskarās arī tai otrai pusē, ja kā tad Koraļu klubs ir izmainījis viņu dzīvi, kā ir izmainījis ģimenes dzīvi, kā ir izmainījis ģimenes labklājību, katra mazā cilvēka, kas ir ienācis šajā ģimenē dzīvi, ja? Un katram ir tas savs dziļais stāsts, katram ir tā sava dziļā motivācija un sava dziļā pārliecība, kāpēc Koraļu klubs ir tā īstā vieta, ja, kurā būt, kurā realizēties, jo būtībā jau mēs esam ļoti dažādi. Un ne visus motivē nauda, un ne visus motivē arī, teiksim, nodarboties ar tikai cilvēku ārstēšanu, ja daudziem tas ir rada stresu, ja, bet šajā pasākumā mēs varam saprast, ka to dziļo cilvēka, to vēlmi palīdzēt citiem, bet katram no tiem cilvēkiem var būt savi instrumenti. Es zinu ļoti daudzus līderus, kuri pēc Coral Stories, kurā praktiski gandrīz nemaz nerunā tiešā veidā par biznesu vai biznesa plāniem vai to, ka tu te vari nopelnīt naudu. To visi redz, ka te cilvēki dzīvo, kā viņi dzīvo, ka viņiem ir nauda. Un ja arī viņam vēl nav naudas, ja, un ja viņam nav vēl varbūt tā finansiāla labklājība, viņš zina, uz kurieni iet. Viņš ir gatavs pagaidīt to savu, ja, skaisto dzīvi, darot lietas, kuras viņam dzīvē varbūt viņš ir sajūtis, ka viņam vienkārši ir jādara. Pat ja neviens viņam nemaksās, ja? Kā saka, atrodi tādu nodarbošanos, kuru tu darītu tāpat, pat ja tev neviens nemaksātu, un tev nevienu dienu nebūs jāstrādā, un nauda nāks tāpatās, jo tu būsi izpildījis to savu dvēseles uzdevumu. Es domāju, mēs to stīgu katrs pats esam sajutis šajā vietā, kad tu atnāci, jā, tā ir mana vieta. Un šeit, protams, blakus tam, ka mēs piedāvājam cilvēkiem uzlabot veselību, ir tēmas arī nu, tādā veidā stādītas, lai arī katrs, nu, lai ļoti daudz cilvēku ieraudzītu to savu problēmu. Ja? Cilvēki runās par šo, man taču arī ir tieši tāda pati problēma. Ja? Un pasākums strādā arī tad, ja uz cilvēkiem, pat ja viņi uz to pasākumu nebrauc, jo mēs promotējam spīkerus, mēs promotējam tēmas, mēs promotējam šos te dažādos arī profesionāļus, kas par to izsakās. Ja? Mums būs arī divi mediķi, mums ir naturopāti, mums ir nutriciologi, mums ir arī absolūti pavisam cilvēki ne no šīs tā kā cilvēka veselības uzlabošanas sadaļas, ja, kuri arī šeit realizējās, kuri arī ir mainījuši dzīvi. Un, manuprāt, tieši tajā krāsainībā, vienkāršībā, tajā sirds siltumā, tajā patiesajā atvērtībā ir šis te
šis te arī mūsu pasākuma spēks, Coral Stories spēks, Coral Stories jauda uzrunāt cilvēkus arī biznesā un palikt šeit uz visu mūžu. Ja, pat ja varbūt kaut kādā brīdī paslīd kāja vai roka vai nolaižās rokas, jā, un kājas un viss, kas var nolaisties. Bet tu zini, ka tā ir tā lieta, ko tu darīsi vienmēr, jā, neskatoties ne uz ko pasaulē. Nu, lūk. Tā kā došu vārdu tagad jums. Jā, katrs noteikti pastāstiet, ko jums nozīmē Coral Stories, ja jūs uz to esat bijuši. Nu, kurš būs pirmais? Diana bija iniciatore, starp citu. Paldies tev par šo promo deju, jā, ko mēs šodien operatīvi uztaisījām priekš visiem. Došu te tev vārdu. Jā, sveiciens visiem šeit karstajā laiciņā. Nu ko, jau pavisam drīz tiksimies tiešām sirsnīgākajā pasākumā Coral Stories. Man šis būs jau piektais Coral Stories. Un ko es varu teikt? Es atceros savu pirmo pasākumu. Man likās, labi, pasākums kā pasākums. Esmu bijusi daudz pasākumos, mani vairs nevar pārsteigt neviens, jā. Bet patiesībā tas bija tāds emociju amplitūda tik milzīga. Tas bija no smiekliem līdz asarām un tiešām tā emociju gamma, ko šajā pasākumā var izjust, tās neatstāja vienaldzīgu pilnīgi nevienu. Pēc tam arī, kad esmu runājusi gan ar saviem cilvēkiem, gan intervijas taisījām, un visi saka to, ka šis pasākums paliks ilgi atmiņā tieši šo te emociju dēļ. Jo patiesībā cilvēkam tā arī ir. Viņš informāciju varbūt pat lāga neatcerēsies, ja? Bet emociju, ko viņš ir saņēmis, to viņš atcerēsies ilgi. Un, ko lai saka, pirmajā pasākumā es arī braucu tikai kā klients, varbūt tāds neapzināts vēl īsti. Bet atskatoties atpakaļ, es redzu to, ka šis pasākums reāli ir strādājis arī uz manu biznesu, uz manām iespējām, jo pēc tam nākamajā pasākumā jau es paaicināju vēl 4 cilvēkus. Alūksnes pasākumā es jau skatījos, man bija 15 cilvēki jau līdz uz šo pasākumu, un pagājušajā gadā arī Ventspilī jau bija atslēgas cilvēki ar saviem klientiem. Tā kā tā ir vienkārši tāda kā sniega bumba, kurai jāļauj velties. Un uz ko es aicinātu arī likt, teiksim, uzsvaru saviem cilvēkiem un visiem jums, noteikti jābrauc pašiem. Bez mums. Pat, ja mums neviens nebrauc līdzi, jums ir tur jābūt. Jo cik bieži arī ir dzirdēts, ka cilvēki pēc tam saka, atskatoties uz pasākuma atskatu, saka, oi, kas tas par pasākumu, kur tu tur biji? Ļoti interesanti izskatās, ja, kad mēs jau parādām, ka jā, redz, Latvijā arī tāds notiek, un īstenībā es šodien pat iedomājos, šis pasākums ir kā mini Gold for Gold, kur cilvēki brauc uz Turciju, iedvesmoties un pēc enerģijas, pēc zināšanām. Tad īstenībā šis ir kā Gold for Gold Latvijā, kur cilvēki atbrauc un arī iegūst gan zināšanas, gan emocijas, gan uzlādējās, gan atpūšās. Viss vienu vietu. Tā kā to noteikti ņemiet vērā. Vēl, es tiešām ļoti novērtēju īstenībā to, ko dara Vineta jau šos 10 gadus, jo arī es kā pasākuma organizatore zinu, cik ļoti katrs pasākums prasa enerģiju, laiku, resursus, naudu, ieguldījumu. Tas nav viena diena, šo pasākumu mēs plānojam jau pusgadu iepriekš, un tas ir jānovērtē, jo ja reiz taisām tādu pasākumu vienreiz gadā, tad būtu vienkārši grēks neatbraukt. Tas nav tā, labi, šodien, gan jau citu pasākumu, gan jau citu reizīti, ja? Bet mēs nekad nevaram zināt, vai nākamā reize būs, vai kāda viņa būs, vai kur viņa būs. Tāpēc es tiešām aicinātu novērtēt to ieguldījumu, ko dara mentors visas struktūras labā, un tiešām braukt un tiešām fokusēties uz šo pasākumu. Lūk, un kā jau teicu, tā ir tiešām mums brīnišķīga vieta, brīnišķīga platforma gan pašiem
aizbraukt, atpūsties, izlādēties, arī uzlādēties. Jā, tas ir gan izlāde, gan uzlāde. Un noteikti aiciniet savus cilvēkus. Un noteikti aiciniet personīgi savus cilvēkus. Ja? Jo reizēm mēs arī it kā ieliekam chatiņā kaut kur domādami, ai, nu kurš gribēs, tas atbrauks. Bet cilvēkam vajag šo te īpašo personīgo kontaktu, kad viņš mani ir ieraudzījis, viņš mani ir ievērojis, viņš mani personīgi uzaicina, tad ir pavisam cita attieksme. Un cilvēks jau tiešām jau mērķiecīgi sāks domāt par to, lai apmeklētu šo te pasākumu. Tā kā paldies, Vineta, par to, ko dari, un tiekamies. Paldies orggrupai visai, kas strādā atkal cītīgi kārtējo reizi došu. Anna, tev bija laikam jāsteidzās? Tu tagad vari pieslēgties? Anna Ivanova. Jā, es jau esmu sporta zālē. Nu, ko viennozīmīgi visiem sveiki. Ko es gribu pateikt? Es Korāla storijā esmu bijusi 3 reizes. 3 reizes, bet pēdējo reizi, kad mēs bijām Ventspilī, tieši tajā laikā, kad es paņēmu vīru līdzi, un kad es redzēju, ka viņš sēž blakus un vīrietis raud, priekš manīm tas bija vienkārši wow. Es braucu, lai tiešām iedvesmoties. Es braukšu atkal ar vīru, un īstenībā man vīrs, viņš saka, kad mēs brauksim uz Korāla storijas, kad viņš būs tas pasākums. Viņam tiešām, es teikšu, tas ir viens no mīļākajiem pasākumiem, kurš patīk, jo viņš tiešām atbrauc tik iedvesmots. Viņš saka, ak, Dievs, nevar būt, ka cilvēki, kāpēc viņi nesadzied, ka tiešām nevajag braukt uzreiz pie ārstiem, ja, tur uz medicīnu, bet kā var tiešām savu organismu attīrīt un kāds var rezultāts iegūt. Un noteikti, kad pie teviem atnāk cilvēki ar kaut kādu pieprasījumu, nezinu, tur svaru, bet kad tu noklausies Korāla storijā laikā, kā cilvēki dalās ar savu pieredzi un kādi viņiem ir rezultāti, tie tiešām vienkārši ir wow. Tādēļ es visiem iesaku būt. Noteikti aiciniet personīgi, jo tas tiešām pasākums ir tāds pasākums, es teikšu, neformāls, iepazīties ar cilvēkiem un paklausīties cilvēku rezultātus. Paldies, Anna. Jā, tiešām ļoti aizkustinoši. Es arī vakardien iestāstīšu vienu gadījumu. Es atcerējos, vienkārši mērķiecīgi sēdēju un strādāju, skatījos savu struktūru, kam es vēl neesmu aizsūtījusi, ko es vēl varu uzrunāt. Un atcerējos, ka Korāla storijas pašā pirmajā gadā man deva telpas Jāņa Dvēselīša viens no draugiem, tāds Artis. Viņš deva savas telpas, ugunsdzēsēju nams, vai kā viņš tur saucās, ja tādas diezgan stilīgas telpas mums bija pilnīgi bez maksas. Un es viņam vienkārši aizsūtīju uz ielūgumu un uzaicināju viņu būt goda viesim, par cik viņš pirmajā reizē arī bija līdzdalīgs šajā visā lietā. Ja? Un viņš bija tik priecīgs, ka viņš pat atcēla savu braucienu uz Poliju, atsūtīja man video ziņu, kurā viņš ir kopā ar draugu, un ka arī draugs gribot braukt, jā, un ka viņi būšot. Un tā kā cik ļoti cilvēkiem patīk tā individuālā sirsnīgais uzaicinājums, jā, varbūt varat atcerēties kādu, kurš jums pirmo reizi ir bijis, jā, vienkārši individuāli un personīgi uzrunāt, un cilvēki ļoti bieži atsaucās. Nu ko? Indra Šmite, mūsu arī čaklā orgbitīte kopā ar Diānu. Jā, sveiki visiem. Patiešām, man liekas, šitas ir Jāņa pagāja, bet šitas ir tāds svētku gaidīšanas laiks, kad mēs kaut kam gatavojamies atkal tādam foršam lielam. Un vakar arī man te liekot pa gultiņām visus, es skatījos atkal cik forši, kad mēs atkal tik daudz varēsim satikties. Un es varu par savu pieredzi Korāla storijas, jā, man tā ir, var teikt, tikpat liela kā Vinetai, jā, ja tikai pirmajā Korāla storijas, kad es biju 10 gadu atpakaļ, tad mans ieguldījums bija kūkas noformējums, jā, pārējo visu izdarīja viena pati Vineta, bet, nekad jau mēs nevaram viens pats neko izdarīt, un tā kā es pati esmu augusi caur šiem pasākumiem, es jūtu, kad tu sākumā tikai ar kaut kādu mazumiņu tur pieliec savu to pirkstiņu klāt un arvien vairāk un vairāk, jā, jo es agrāk nekad nebiju, kā Diāna saka, es jau biju pasākumus daudzas rīkojusi, jā, es tādas lietas nebiju darījusi, bet
bet mēs vienkārši neviena nepiespiesti varam iegūt tādas zināšanas un tādas iemaņas, bet runājot par pašu pasākumu, cilvēki, tie, kas ir bijuši šajā pasākumā, viņi pat citreiz neatbrauc uz citiem pasākumiem, bet viņi vienmēr atcerās, kad, jā, tas bija tas Coral Stories, un arī, ja viņi nav kaut kādu laiku bijuši, tad viņi saka, vat vienīgais pasākums, uz ko es noteikti gribu braukt, tas ir Coral Stories. Un tāpēc es iesaku jebkuram vienkārši ņemt to vērā, kad vienkārši vajag aizbraukt uz viņu. Vienkārši vajag aizbraukt un sajust to enerģiju, to jaudu, to mīlestību, kas, man te visas spalvas sacēlušās šitajā karstajā dienā. To visu, kas plūst no tiem cilvēkiem, tās jaunās iepazīšanās. Tu pat nevar iedomāties, jā, kad ar ko tu tur vari atrast tik kopīgu valodu un tādu draudzību, kas var ilgt pēc tam ilgu laiku. Un, protams, tā ir informācija, tie ir rezultāti. Kā jau arī Diāna ļoti pieminēja šīs emocijas, ja, ko mēs tur iegūstam, tad nu, tās ir tas, ko mēs nevaram nopirkt. Nu, vienalga kā, bet tas ir tas, ko cilvēkam ir jauki, ja viņš var piedzīvot, un ja tās ir pozitīvas emocijas. Un tāpēc, jā, es arī aicinu tagad joprojām, turpinu aicināt individuāli cilvēkus, jo, jā, kā arī Vineta minēja, kad tā individuālā cilvēka uzrunāšana ir uzreiz tāds savādāks tas aicinājuma veids, un patiešām arī jāpašķirst atpakaļ tie vecie klienti, kas ir bijuši, un kurus patiešām mēs varam aicināt jauki pavadīt 2 vasaras dienas jaukā kompānijā, un, ko es vēl noteikti gribu pieminēt, kad vienmēr mums šajā laikā ir labs laiks bijis. Tā kā, ja gribu labu laiku, labu kompāniju un vienkārši visu, mums par visu ir definētie maksājumi nokārtoti, lai būtu viss jauki. Un jā, paldies Vineta par to, kad pirmajā gadā tas bija vienas dienas pasākums, viena pēcpusdiena tā bija. Un, kad beigās sākās uzlikta tika mūzika un sākām dansot, tad Vineta teica, nē, mums vajag to taisīt kā 2 dienu pasākumu. Un, jā, un tad pamazām mums tas arī ir kļuvis, bet tagad jau mēs te braucam daudzi jau piekdienā, un arī mūsu ielūgtie klienti daudzi jau brauc piekdienā, kas patiešām zina, kad varēs saņemt šo te foršo atmosfēru un atpūtu un iedvesmu. Kopā būšanu. Vienlīdzīgi domājošo bariņā. Jā, tiekamies pavisam drīz pēc 2 nedēļām jau. Paldies, Indriņ. Kurš vēl gribētu? Es varu padalīties. Jā, seja, davai. Smuka. Jā, paldies. Nu, tiešām, kā meitene saka, Coral Stories ir tāds ļoti sirsnīgs pasākums, un man nav iespējas bijis būt visos 10 Coral Stories, 9, es savu priekšā. Bet pats pirmais Coral Stories, ko es atceros, kas bija Ieriķos, es biju praktiski tikko ienākusi Karaļos iekšā. Burtiski tikko, un man bija milzīgs pārsteigums, ka Vineta piedāvāja man uzstāties. Es domāju, bet ko tad es varu stāstīt? Nu, bet ko? Tad tagad es atskatoties uz to visu, saprotu, ka jebkuram cilvēkam, kurš sajūt kaut vai elementāru lietu, ūdeni 3. dienā, kā viņš strādā, viņam ir ko teikt. Viņam ir ko teikt, un par to ir tiešām jārunā. Un, jā, toreiz tie bija ieriķi, toreiz tas bija tā tīri pie dāmēs, zem tens. Tagad tas viss ir iegriezis ļoti lielu tādu vērienu, kā meitene saka, jau 2 dienas, jau pat 3, jāsaka tā, tas viss notiekās. Bet vēl man ir prātā palicis Kuldīgas Coral Stories, jo tenī reizē man brauca līdzi toreiz cilvēks, vīrietis, kurš par Coral Club domāja, forši produkti. Rezultāts arī ir super, bet ko viņi tur kaut kādu biznesu tur nodarbojās? Kaut kāds, sviests, jo viņš ir uzņēmējs, viņam ir savs redzējums uz šīm lietām. Tad, kad viņš aizbrauc uz šo pasākumu Kuldīgā, viņam atvērās pilnīgi cita pasaule, tīkla mārketinga pasaule,
Un viņš saprata, ka tīkla mārketings nav kaut kāds bullshits, nav kaut kāda sekta un vēl viss kas, ko vēl joprojām cilvēki par ko runā, bet ka tas ir tiešām nopietns biznes un šeit cilvēks strādā no visas sirds un ka ir arī rezultāti tam visam. Un tas bija tāds kā atslēgas tāds pagrieziena punkts viņa dzīvē, paskatīties uz tīkla mārketingu pilnīgi citām acīm. Un šobrīd viņš ir pilnībā iekšā arī biznesā. Lūk, tas arī bija tāds nozīmīgs pasākums priekš manis, kur paņemot cilvēku līdzi, it sevišķi vīrietu uzņēmēju, viņa domu gājiens pēc šī pasākuma ļoti mainās. Un visi šie, katras Coral Stories ir atnesis, kā lai pasaku, ja liekas, ka, ko tad es tur braukšu, katru reizi, kaut ko tur stāsta, mēs taču to stāstu zinām. Tā nav. Tiešām tā nav, jo es varbūt zinu tos cilvēkus, kurus es šeit pazīstu, viņu cilvēku, viņu klientu stāstus, bet katru reizi es izdzirdu tik daudz fantastiskus, brīnišķīgus, spēcīgus veselības atjaunošanas stāstus, kā tiešām līdz asarām brīžam ir, kad tu sēdi zālē, klausies un liekas tiešām tāda, es negribu teikt, mēs diagnozi šeit neminam, bet tur ir tā lielā atklātība, ko tu nevari pateikt varbūt publiski sociālos tīklos. Tur tiešām cilvēkiem sirsniņas atverās un viņi no sirds dalās ar tādām pērlītēm iekšķīgām, kuras tiek iznēsētas līdz, un tanī vidē, draudzīgajā atmosfērā, viņas atverās un cilvēki ierauga, cik ļoti mūsu produkti spēj palīdzēt nopietnās situācijās, pie nopietnām diagnozēm, kur tuviniekiem ir palīdzēts. Un tā ir tā vide, kur mēs varam sadzirdēt šos stāstus. Un tāpēc katru reizi tas ir jauns piedzīvojums, tā nav tikai tā atmosfēra, kas valda, ko Vineta tur ir radījusi, kas valda šo te visu sabraukšo cilvēku starpā. Tas ir arī tas, kas atskan no skatuves. Un tad, jebkuram cilvēkam var pieiet klāt, vēl ar viņu aprunāties, ko tu esi sadzirdējis, tādu iespēju nekur nevar saņemt, kā tikai šajā pasākumā. Ja paņem savus draugus līdzi, protams, ir vasara, ir zvejnieku svētki, ir dziesmu svētki, kas tik viss nav šajā laikā. Bet ir cilvēki, kuri tomēr maina, un arī manā komandā ir cilvēki, kas ilgi domāja, bet beigās pierunāja vīru, nebraukt uz zvejnieku svētkiem, bet atbraukt uz Coral Stories, un vīrs saka, tikai nelieciet man nekur neko iesaistīties. Bet mēs jau zinām, ka tā neiesaistīšanās pēc tam ir tīrākā iesaistīšanās, jo cilvēks ierauga, ka te nav kaut kādi bubuļi, kaut kādi dīvaini, kaut kādi normāli cilvēki, atvērti cilvēki, kas to atmosfēru rada tādu, ka visiem gribas iesaistīties. Tā kā paldies, Vineta, paldies, meitenes, par šo organizēto, par šo pasākumu. Es zinu, ka Raka ir ļoti skaista vieta pie jūras, un mums noteikti būs skaists laiks. Tā kā uz tikšanās. Paldies, Vinetiņa. Ļoti arī emocionāli. Man liekas, katram runājot, jau atkal kaut kas atverās, un pilnīgi visu laiku, kad jūs runājat, man pilnīgi skudriņas skrien visu laiku. Un jāsaka tas, ka to atmosfēru rada visi pilnīgi cilvēki, kas atnāk, Varbūt es māku kaut kā atvērt arī to lauku, ir tomēr tā milzīgā jau gadiem tā lielā pieredze, bet tomēr mēs visi, kas atnākam, iedomājieties, kāda tā ir jauda, ka tur, piemēram, 100 cilvēki atver savu sirdi un savas, visjaukākos, tās domas un cerības, kas tur parādās cilvēkiem, kuri varbūt vēl nav sakārtojuši savu veselību. Un ja vienmēr cilvēki saka, piemēram, tad, kad mēs tos īsos rezultātus, šitiem jau visiem samaksāts, esat varbūt dzirdējuši, viņiem jau maksā tur, Tad, man liekas, tajā pasākumā, ka tas cilvēks uznāk uz skatuves un ka viņš ierauga tās 100 mīlošās un atbalstošās acis, tur neviens vispār nevar pēc tam pateikt, vai, ka viņš nav sajūtis to, ka tam cilvēkam tiešām nav samaksāts, ka viņš tiešām no sirds runā un no sirds ir atvērties. Kurš vēl mums vēlās? Es tā visus neredzu. Kurš ir bijis, kuram ir ko teikt? Es gribu arī.
Es gribu, kad es biju uz vienu, tā bija, un Ventspilī bija, tas bija kaut kas priekš manīm ļoti vau. Un ar vispār šis klubs, jau, kopš dienas, ka es ieraudzīju tos iznākumus, kā var izmainīt dzīvi un savu veselību un visu šito. Man nebija ne mazākās tā kā Šaubas. neticības, ka tas viss strādā. Es uz visiem, kur bija kaut kur Rīgā bija, kur tas tie visi pasākumi, es nevienu neizlaidu. Es uz visiem braucu, jo es ļoti gribēju, šī visā iekšā, šito storiju arī. Es domāju, nē, lai no kur neaizbraukt, bet uz to taču jāizbrauc. Un es ļoti laimīga esmu par šito visu. Un šoreiz, man arī viena klienti, vismaz vīru arī brauks līdzi. Vismaz vienu esmu pierunājusi, it kā vēl es esmu otru uzrunājusi, bet tā kā neatbild, tā kā, nezinu. Tagad ir vasara visādi plāni, tad tas ir to vērts. Es iesaku, visiem, bet ir tādi, jūs tur atkarīgas esat, tu tik visu laiku lietojiet, tos produktus, es jau te klausījos, man vienreiz bija lekcija man par to, ka mēs visas esam atkarīgi no šitiem produktiem un nevaram vispār atteikties. Lai tu saki, ko gribi, bet es par vienu, ka šis viss strādā, vajag braukt uz šo storiju. Tālūk. Es redzu Ingrīdu. Ingrīda, tu gribi runāt? Izskatās, ka tu gribi. Jā, Coral Stories ir tāds īpašs pasākums. Es gribu teikt, tā ir tā mūsu latviskā vide, tā mūsu mentalitāte un tā ir tā mūsu enerģija, ko mēs varam dot un saņemt. Un tas ir tik skaisti, ka tu kādam vari kaut ko dot, tu vari saņemt, jā. Un man šis būs tikai 3. Coral Stories, un, protams, ka pirmajā es biju ļoti atturīga. Bet, teikšu godīgi, mani atvēra dējas. Un arī šajā Coral Story. Tātad, ja tu arī aizbrauc mazliet intravērts uz šo pasākumu, es domāju, ka tik viens, kas piedalās šajā pasākumā, aizbrauks vienkārši ekstraverts un atvērts, un tā būs enerģija, ko tu būsi saņēmis, un tā būs enerģija, ar ko tu dalīsies, un tie ir cilvēki, ar kuriem vienmēr būs prieks tikties, un šis ir īstais laiks un īstā vieta, lai tiktos un baudītu arī vasaru. Paldies, Ingrīda. Šeit ir Aija, bet es nezinu, Aija, tu esi ar kameru vai bez? Ja gribat vēl kāds izteikties, tad paceļat roku man, jā? Mūsu nav daudz, bet mēs esam jaudīgi. Aiņa ir. Aija. Čau, meitenes, čau. Mani var dzirdēt? Jā. Man šis būs 2. Coral Stories. Jā, arī mana ģimene tiešām iemīlējusi to pasākumu. Un, jā, jau uz varbūt kaut kādiem mazākajiem pasākumiem vīrs ir nedaudz jāpierunā. Tad uz šo, tad tiešām jūtu, ka viņš pats grib braukt un ir paprasījis brīvas dienas, lai viņam darbā iedot un lai tiktu. Tā kā, jā, atceros arī tās sajūtas no pagājušā gada pasākuma. Man bija tieši dzimšanas diena, jā, jutos ļoti, ļoti ievērota, mīlēta un tā kaut kā tās emocijas jau tagad tādas diezgan dzīves un labi atceros, jā. Un, kad kāpju skatuves tieši Coral Stories, tad pagājuši gadu man tā runa burtiski iepriekš bija izdomāta tāda, bet, kad uzkāpju skatuves, tad liekas kaut kas tev no augšas dot tos vārdus, lai tu tā kaut kā izdzīvotu tās savas sajūtas un pasniegtu savu stāstu
tām 100 tām acīm, kas uz tevi skatās, tā, nezinu, kaut kādā citā tādā mērcītē, nekā parasti mēs par tām sajūtām, tiem rezultātiem runājam. Un tā sanāk, ka tu uzkāp uz skatuves un burtiski pats sāc raudāt. tā tiešām atmiņā tas mūsu stāsts, un kā vīrs atvērās uz skatuves, un pēc tā pasākuma dzirdēju arī daudzi. Jūsu tas ģimenes rezultāts, es atceros, kā jūsu vīrs tur stāstīja par meitas rezultātu un tā. Tā kā, jā, tur notiek kaut kas tāds mistisks, man liekas, tajā telpā, tajā visā tajā 100 cilvēku kompānijā, jā. Un, protams, jā, gribas atkal pabūt kopā, atkal uzlādēties, jauki pavadīt laiku, tādu iegūt visai vasarai tādu enerģijas lādiņu. Tā kā prieks, ka tiek organizēts tāds pasākums, ka jau 10 gadi, tā tiešām svarīgs jūtūlīs pasākums. Tā kā, jā, nevaram jau sagaidīt, kad vien tiksimies. Cik jauki. Paldies, Aiju. Jā, ko es vēl gribu pateikt, kad droši vien no tādām organizatoriskām lietām, ja to, ka var braukt jau piekdien, ja, tur tad par to pašam jādomā, ko ēdīs, jo tur nebūs tā ēdināšana piekdien vakarā, ja. Tā samaksa par savu gultas vietu jums tiek ierādīta tā pati, kāda jums būs no sestdienas uz svētdienu, ja paliekat, ja, tāpēc par to neraizējamies. Un tātad, kaut kādas uzkodiņas, ja, bet no sestdienas rītā jau būs brokastis, ja. Ne tur karbonādes, protams, ja, bet būs, tā, lai var uzēst no rītiņa. Tā kā tie, kas brauc uz pašu pasākumu dienu, tas domāts arī jums, ja, tātad varat vienkārši ātrāk atbraukt. Pie visām mājiņām varēs piebraukt ar mašīnu, kas dzīvos mājiņā, ja, kas nedzīvos tajā lielajā galvenajā ēkā, ja, pie tām pārējām visām mājām varēs piebraukt ar mašīnu tuvāk, ja. Braucat saulaicīgi, jo programma mums kā vienmēr ir ļoti, ļoti pilna ar visu kaut ko, un mums ir vēlams tiešām 11, vismaz 5 pāri 11 sākt. Ja, jo mums ir 3 pilnas stundas pirmajā daļā, ja, un tad ir pusdienas, un tad ir 3 pilnas stundas otrajā daļā, jo mēs zinām, cik ļoti ātri skrien laiks. Arī tad, kad mēs it kā tik ilgi klausamies visu kaut ko, ja, cilvēki saka, es pat nevaru aiziet uz toaleti, viss ir tik interesanti, ja, varbūt mēs varam paskatīsimies pēc taiminga, es šodien salikšu, ja man būs laiks, tad šodien jāsaliek, jā. Kā tur tas viss izskatīsies, bet ir forši šajā pasākumā, kad arī visas šīs 3 stundas mums jau strādā DJs, viņš jau būs no 10, DJs būs arī vakarā, kas būs mums tāds jaunums, ja, ko mēs atļaujamies šajā gadā, būs mums arī dzīvā mūzika. Būs ļoti pieprasīti, nepieprasīti, bet tādi ļoti labi muzikanti, ja, kas spēs visām gaumēm, es domāju, piemēroties, ja, dažāda veida mūziku atskaņos, mēs tur jau parunājām un paklausījāmies, tā kā būs tādi forši džeki labākajos gados. Vīri spēka gados, ja, tā, kad viņi mīsies arī ar dīdžeju, ja, šajā vakara ballītē, tā kā Ingrīda, dejas būs, tas man ir vienkārši must have mums vienmēr, ja, par ko varbūt sākumā cilvēki domā, kas ir tā dejot atnākuši vispār, kas te notiek, kad nenopietni cilvēki, ja, bet beigās paši atverās un paši saprot, ka tā deja arī dziedina, ja, tā ir dziedinoša enerģija. Lūk. Tad varbūt Indres kaut ko nepateicu. Tu esi te vēl? Ko mēs vēl gribam pateikt? Kad ir mājiņas jāpiesaka, ja negribas gulēt ar ko pagadās, tad ir jāpiesakās pie Indres. Jā, un vakar liekot, ir tā, jā, protams, kad mājiņas tā kā ir 4vietīgas, bet ir tā, kur ir 3 cilvēki, piemēram, tā kā iespējams, jā, kad būs jums kāds arī cits cilvēks klāt, bet, tie visi jau ir mūsu cilvēki, jā, nav jau neviens pilnīgi svešs mums, jo katram vienvietīgu numuriņu mēs nevaram arī tiem, kas brauc vieni paši iedot,
Un tāpēc, bet, nu, mēs jau nebraucam gulēt, vai ne? Un dzīvot mājiņā. Mēs braucam būt pasākumā un to mirklīti mēs arī tur varam aiziet un pārgulēt un noteikti arī iepazīties labāk arī ar citiem cilvēkiem tādā veidā, ja. Tā kā katram būs gultiņa, būs kur gulēt noteikti, jā, bet mājiņās es vēl noprecizēšu, bet man liekas, jā, ka tur varbūt nav dvieļi, bet es to vēl noprecizēšu, jā. Man Tā kā, liekas, pieļi bija visur, viņš teica. jā, jo nu, tur vismaz katrā ziņā tur ir rakstīts, ka nav dušas želējas un nav piederumi tā, nu, bet, jā. Tā kā tiem, kas mājiņās, tiem tad ir jāņem līdzi. Nu, drošības labad nav jau mums tā lidmašīna, jā, kur mums tur neļauj kaut kādu buņģiņu paņemt līdzi, jā. Kā. Bet, nu labi, viena diena ne jau mums tas svarīgākais. Mums ir svarīgākais kopā būt un labi pavadīt laiku. Es domāju, noteikti mēs arī tajā svētdienā, taču, ja mēs parasti braucam, tad mēs gājām uz Alūksni, braucām staigāt, un tad mums ir bijis, nu, kur mēs esam bijuši tādās vietās, tad tagad mums ir jūra blakus, jā, un es domāju, ka mēs arī izvāksimies ārā svētdien no tās viesu mājas, un mēs varam doties uz jūru un pavadīt laiku visi kopā. Jā, paldies, Indra, par tavu lielo darbu saistībā ar visiem organizatoriskajiem jautājumiem. Vēl es ko gribēju teikt, kāds mums vēl mums arī DJs paliks uz nākošo dienu, jā. Mēs esam nolīguši arī viņu uz nākošo dienu, jo tomēr, ka tas aplis, ja viņš ir liels un mūsu ir daudz, tad prasās tomēr, lai tur ir mikrofons katram, lai var dzirdēt, ko cilvēks runā. Tādā ziņā būs arī iespējams tāds vizuālais pavadījums arī, jā, pirms tam un mazliet tā kā tās tehniskās lietas palīdzēt, lai mums tas rīta aplis, kas mums ir tāds, nu, manuprāt, tas rīta aplis ir vēl svarīgāks nekā Coral Stories. Nē, es neteiktu, ka vēl svarīgāks, bet viņš ir ļoti svarīgs, jo tur katrs, kurš nerunāja, var vēl pateikt savu emociju, savu domu. Un, manuprāt, tas ir tāds otras dienas gandrīz pasākums, kur visi runā, atvarās, un manuprāt, tas ir ļoti jaudīgi. Būs mums arī fotogrāfs, jā, Annas vīrs, viņam būs arī drons. Tā kā mums būs smukas bildes, mums būs smuki video, būs atkal saģērbamies smuki, jā. Ļoti ceru, ka tiešām šogad laiks mums nepievils. Ja tu saki, katru reizi bija labs, zini, kas 2. gadā nebija labs, tur bija lietus, bet mums bija tas tents. Un kaut kā viss tur tomēr kaut kā bija tā forši, jo vasara plikas kājas un tur tā viss, jā. Tā kā šeit ir arī, mēs esam tuvu dabai, mums būs teltī, mums nelīs nekādas lietus uz galvas, jā, mums būs komfortabli, ļoti augsta laika gadījumā ir arī tās restorāna telpas, mēs varam, un arī tajā teltī aizvarās cieta tās maliņas, ja ir karsts, tad varam visas maliņas atvērt vaļā. Nu, tā kā es domāju, ka būs mums viss ļoti komfortabli, un no rīta, protams, ir atkal tradicionālā vingrošana enerģētiskā ar kristāliskajiem dziedinošajiem planetārajiem traukiem un tā tālāk. Man liekas, tas arī visiem patīk, tā kā neaizmirst, ka, ja gribās paklājiņus līdz paņemt, ja, dvielīti peldēties varēs arī pie mājiņām. Tur ir dīķis, ja, var dīķī, bet 5 minūtes un ir arī jūra. Tā kā var no rīta arī pēc vingrošanas aiziet nopeldēties. Mums būs bišķiņ laiks pirms brokastīm, jo es to vingrošanu bišķi ātrāk pārcēlu 7:30. Varbūt Indru paskaties, vai ir tur izmainīts tas laiks. Nu, respektīvi, galvenais tagad ir uzdevums uzaicināt vēl līdz kādu cilvēku, jo šobrīd mums ir iztrūkums. Lai nosaktu pat bāzes vajadzības, jā. Nu, vasara ir karsta, visi beidzot ir ļoti laimīgi, kad ir silts laiks, un tajā dienā tiešām ir Raimonda Paula koncerti un visādi koncerti, kur jau biļetes ir sapirktas. Bet neskatoties uz to, mums ir diezgan liels skaits cilvēku, kad 83, ja, vai 4 šobrīd. Bet vismaz 100 mums vajag. Tā kā katram ir iespēja uzaicināt savus nākošos topošos biznesa partnerus vai klientus vismaz. Tā, kāds vēl kaut ko grib pateikt uz atvadām? Diānīt, paldies par šo dienu. Man liekas, es tik ļoti paši iedvesmojos pati.
Jā, man liekas, tā, ka jau sāc parunāt jau par to, jau enerģija jau vienkārši jau uzlādē un jau esi jau tajā pasākumā. Tā kā, jā, super, paldies. Un, par to video varbūt, jā, vēl šodien līdz 15. Ik viens var aicināts uztaisīt mazu rīlu, 30 sekundes, kas priekš sevis ir Coral Stories, jo tagad arī sociālajos tīklos liekam iepriekšējo gadu gan fotokolāžas, gan video rullīšus, lai cilvēki redz, jo viņiem ir jāredz vizuālais, viņiem jāsagaršo šis pasākums, un tad jau arī viņi jau sagrib paši uz šo pasākumu. Tā kā droši reklamējiet, aiciniet un atsūtiet šos te video rullīšus, ko arī var ielikt kopējā rullītī. Man īstenībā šodien patika, kā mēs te runājām. Es domāju, ka varbūt no šī zūma arī es ielikšu tajā, var pagriezt ārā tos atslēgas frāzes, ko mēs katrs runājām, jo tas bija tiešām tā emocionāli. Bieži vien, kad tu filmē rullīti, nesenāk tik emocionāli, jo tu domā tā kā baigi, ko es teikšu, un tad nesenāk varbūt tā īsti, bet man liekas, no šodienas var ļoti daudz ko izgriezt, ko mēs te runājām. Nu, ko, paldies. Drīzumā būs spīkeru saraksts, scenārijs. Nu, it kā man ir scenārijs, man ir pēc spīkeriem ir sagatavots, jā, bet tas pats taimings, kurš tieši aiz kura cik minūtes, jā, Diana šodien uztaisīs arī to nevis trafaretu, kā viņš tur saucās, prezentācijas maketu, jā. Un tad varēsiet, kam būs bildes, visu ievietot. Paldies jums visiem! Paldies, Diana, par ideju. Šis bija lieliski. Nodosim citiem. Varēsiet dot šo ierakstu vēl kādam, varbūt kāds, kurš domā, lai saprastu vairāk, kas tur notiek un tā. Un tad jau visi uz pavisam drīzu tikšanos. Atgādinu, ka 4. datums ir pēdējais datums, lai samaksātu naudu. Ja? Protams, ja jums vēl kāds pēdējā brīdī ir ar mieru braukt, mēs ņemam visus līdz pēdējam mirklim, ja? Bet tā tīri priekš visas tās ēdienu pasūtīšanas un gatavošanas mums ir jāvēl domā, kāds aiciniet tomēr saulēcīgāk reģistrēties, lai ir kaut kāda saprašana, cik man ir jāpasūta tas ēdiens, lai nav tā, ka ir pasūtīts vairāk, bet atbrauc mazāk vai otrādies, ja? Vai kādam pietrūkst. Tā kā tā, paldies un jauku nedēļu jums ražīgu. Tā.